Tātad mēs sākam otro nodarbību. Otrā nodarbība ir kā turpinājums, loģisks turpinājums iepriekšējai nodarbībai, kur mēs runājām par to, kā cilvēki vispār saprot, ka Dievs ir un kā šī atklāsuma uz mums atnāk, tad kā Dievs mums ir devis Bībeli, jeb savu vārdu, kurā viņš mums atklājās. Šodien ir loģisks turpinājums, ka mēs jau paņemam rokā Bībeli, lai sāktu to lasīt, tad mēs sākam iepazīt Dievu viņa īpašībās. Kāds viņš ir, ko viņš domā, ko viņš grib. Un tā es seju cauri Bībeli. Un Bībeli mēs saprotam ne tikai kā kaut kādu vecu vēsturisku rakstu krājumu, kaut kādu vēsturi par Dievu, par viņu, par viņa attiecībām ar cilvēkiem, bet mēs lasām Bībeli kā Dieva atklāsmi, kā Dieva vārdu, ko viņš mums pasaka. Mēs pagājušreiz arī izrunājām par to, kā tad mēs, lai šo Bībeli lasām, lai viņi mums atvērtos un mēs no tās kaut ko gūtu. Un arī mēs runājam par to, jau kā Bībeles centrā ir Kristus persona. Kristus ir jau vecajā darībā apsolīts kā Mesija, un jaunajā darībā mēs jau redzam, kā Dievs šo apsolījumu piepilda. Un tieši Kristus personā, tieši tajā, kā viņš piepilda šo apsolījumu, kā viņš nāk pie mums, mēs ieraugām nevis to, un secinām nevis to, ka Dievs vispār ir, bet mēs ieraugām to, kāds viņš ir. Un tur ir tā lielā atšķirība, ka nevis mums ir jādomā, kāds viņš ir, bet mēs skaidri un gaiši varam redzēt, kāds viņš ir. Un šī gadījumā mēs nonākam jau pie šī jautājuma, kāpēc vispār ir labi zināt, kāds viņš ir. Kā jūs teikt? Kas būtu tas, kāpēc vajadzīgs ir, ka Dievs būtu vajadzīgs pazīt? Ja viņš ir pāri mums, tad kur ir tā vajadzība? Kāpēc mēs viņu pazīt? Kā jūs domājat? Lai varētu ticēt? Paļauties? Vēl? Ko vēl jūs varat pateikt? Paturpinošu. Es nedzirdēju, ko jūs teicāt. Katrā ziņā Dieva pazīšana ļoti cieši saistās ar mūsu pašu, pirmkārt jau pašu pazīšanu, jo, ja viņš ir radītājs, tad arī mums ir viņa kontekstā mēs saprotam, kāpēc vispār mēs esam radīti, kas ir mūsu mērķis, kāpēc mēs esam, ko viņš grib caur mums un tā tālāk. Ja? Tad šī vajadzība, kāpēc, lai mēs Dievu pazītu, ir ļoti svarīga priekš, es teiktu, mūsu dzīves. Tad, jo zem tā stāv identitāte, zem tā stāv drošība un zem tā stāv dzīves jēga. Bet par to mēs vēl runāsim vēlāk, runāsim par baušņiem, bet tagad, ja mēs tā domājam, kāpēc ir tik svarīgi iepazīt Dievu pēc būtības. Pirmkārt, viennozīmīgi ir tas, ka iepazīstot Dievu pēc būtības to, kas viņš ir un kāds viņš ir, tas uzreiz dod mūsu dzīvei tādu mērķiecīgumu, tādu fokusu un tas dod arī piepildījumu. Jo, ja cilvēks ir, tad Maslovs runāja par to, ka vislielākā cilvēka vajadzība ir sevis piepildījums, vai ne? Tad pašrealizēšanās. Ja mēs tā varētu teikt, tad apmēram būtu tā. Ja piemēram, viens krīta gabals, ar ko mēs varbūt rakstām stāvteles, ko vajadzētu izmantot priekš rakstīšanas, ja viņš iekrīt ūdenī un izšķīst, tad viņš pazaudē iespēju pašrealizēties, ja būt tas un par to, kam viņš vispār ir radīts, vai ne, kam viņš vispār ir veidots. Un šī gadījumā arī ar cilvēku. Ja cilvēks netiek saskaņā ar Dieva šo radīto plānu arī savā dzīvē realizēts, tad viņš
vienkārši izšķirts. Viņš dara daudz savu darbus, bet viņam nav tā fokus, viņam nav šī mērķi, un galu galā viņam nav arī gandarība par to, ko viņš dara, vai kāpēc viņš dzīvo. Tāpēc ļoti svarīgi ir tas, ka iepazīstot Dievu pēc būtības, mēs jau iepazīstam, kāpēc mēs esam. Kāpēc mēs esam radīti, uz kuriem mēs ejam. Otrkārt, ne tikai mēs iegūstam mērķi, uz ko iet, bet mēs iegūstam arī ceļu, pa kuru iet. Tad nav tikai tas, ka mēs saprotam, kādam man vajadzētu būt, bet mēs jau arī dabūjam šo skaidro, stabilo pamatu, pa kuru mēs varam iet. Kā lai mēs šo mērķi ejam, kā lai mēs sevi piepildām un kas mums uz to var palīdzēt. Un treškārt, kas ir ļoti svarīgi, mēs iegūstam savā dzīvē personu, kura tiešām mūs mīl, kurai tiešām mēs varam uzticēties un ar kuru kopā mēs esam laimīgi. Un to visu mums dod, ja mēs iepazīstam Dievu pēc būtības to, kāds viņš ir. Tāpēc mēs nākamais, ko mēs darīsim, mēs tagad arī pārdomāsim, kā Dievs atklāja par sevi, kā viņš mums dod saprast, kāds viņš ir, kāds viņa raksturs un tā tālāk. Pirmkārt, un galvenokārt, lai mēs saprast, kāds ir Dievs, nav cits avots, kā mēs sakām, ir jāskatās, ko viņš pats mums saka. Un tas būtu apmēram tāpat, kā mēs attiecībās savā starpā, piemēram, visa sievu vai draugs vai draudzene, mēs burtiski katru dienu lasām viens otru. Mēs skatāmies, vērojam, secinām, atkal skatāmies, atkal secinām, atkal ko mācamies, kaut ko jautājam, kaut ko noskaidrojam, kaut ko padziļinām. Mēs esam tādā miedarbībā. Tāpat ir ar svētiem rakstiem. Ar Dievu mēs varam satikties un varam viņu iepazīt, viņu uzņemt, ar viņu būt dialogā, tieši lasot uzmanīgi ikdienas šo Dievu vārdu, ko viņš pats mums atklāja, kā viņš pats mums atklājās. Un tad, kad Bībelē mēs lasām tādu gadījumu, kur Mūzes uzdod šo jautājumu, viņš satiekās ar Dievu un uzdod šo jautājumu, viņš saka, kas tu esi? Un tad Dieva atbilde uz šo jautājumu, kas tu esi, ir tāda, es esmu, kas es esmu. Un šī gadījumā tas ir tā Dieva vārds, ir Dieva būtība. Viņš ir tas, kas viņš ir. Un it kā no vienas puses šis apgalvojums it kā ļoti vispārīgs, bet patiesībā tas ietver visu, kas viņam ir. Jo viņš pasaka, es esmu, kas es esmu. Tas nozīmē to, ka viņš ietver sevī visu pilnību. Un šī pilnība, ja mēs viņu tagad sākt arī mazliet detalizētāk saprast, kāda ir šī pilnība, tad jau mēs runājot par īpašībām varam par to runāt. Pirmkārt, ja runājam par Dievu, tad pirmā viņa īpašība, ja viņa būtības izpausme ir tā, ka viņš ir gars. Ne? Un šajā gadījumā Dievs nav nekādā veidā redzams vai izmērāms vai nosverāms vai kaut kā citādāk fiziski aptverams, fiziskiem resursiem aptverams. Tāpēc, ka Dievs ir gars. Un šajā gadījumā tā ir tā lieta, ka daudz cilvēku saka, jā, kur tas Dievs ir? Vai ne daudz? Saka, domāju, jūs paši kādreiz arī to tā saka, kur tas Dievs ir, kā tad es viņu, ja viņš būtu, kā tad es viņu nezinātu? Un šeit man nāk prātā, varbūt jūs arī daudz mājaslapā lasījāt šo gadījumu, šo sarunu ar diviem dvīņiem, kur atrodās vēl Māmas Puncī, un viņi savā starpā sarunājās, un viens no viņiem saka, tu tiešām tici, ka mamma ir? Ko tu saki? Tā man šķiet, ka viņa ir. Ko tu saki, bet kā tu vari tā teikt, ka mamma ir? Ko tad viņa ir, ja viņa ir? Ko tu saki? Viņa laikam ir visur ap mums. Ko tu saki, bet kā viņa būtu visur? Ja viņa būtu visur, es taču viņu varētu redzēt. Saka, es nezinu, bet es tomēr ticu, ka viņa ir. Līdzīgi tas tāpat līdzīgi mums. Mēs nevaram aptvērt, kur tad tas Dievs ir, bet tai pašā laikā tas ir līdzīgi, kā varbūt nedzimušie bērni. Viņi jau neredz mammu, vai
Ne? Viņi jau nevajag viņu ne aptvert, jo viņi ir pilnīgi citādākā situācijā. Bet te pašā laikā mamma viņus aptver pilnībā. Viņi barojās no mammas. Viņi pastāv tāpēc, ka ir mamma. Ja nebūtu mamma, viņi nepastāvētu. Vai ne? Tas ir līdzīgi, ja mēs runājam arī par Dievu kā garu. Viņš ietver mūs visus, un tajā pašā laikā viņš ir pats par sevi kā persona. Mēs neesam paši kā Dievs vai daļa no Dieva. Mēs esam viņa ieskauti, bet tajā pašā laikā mēs viņu neredzam, vai mēs viņu fiziski nevaram nekā piedzīvot. Bet kā mēs viņu varam piedzīvot? Tas ir iespējams caur to, varētu teikt, kanālu vai to frekvenci, kādā Dievs mums atklājās. Un Dievs mums atklājās mūsu garā un mūsu ticībā. Un tāpēc arī Bībelē, kad mēs runājam par to, kādā veidā Dievu pielūgt, tad tur ir tieši tas moments, kad viņš ir jāpielūgt garā un patiesībā. Garā un patiesībā. Un šī gadījumā, ja cilvēks mēģinātu Dievu aptvērt ar prātu, tas nevar izdoties, tāpēc, ka Dievs ir neieliekams mūsu prāta apmēros. Bet tai pašā laikā Dievs mums ļauj garīgajā ziņā būt ar viņu šajā vienā kopībā. Tāpat kā, piemēram, šis bērniņš mammas puncī, viņš ir šajā vienā kopībā, un viņš varbūt var sajust mammas sirdspūkstus, un tāpat arī viņš var nojaust par to, ar kādu attieksmi mamma pret viņu attiecās. To viņš var uztvert, kaut kā pats viņu neredz. Ne? Tas ir arī tāpat mums garīgā ziņā. Un pilnībā, ja mēs runājam par Dievu, kāds viņš ir, vai kā viņš mums būs piedzīvojams un atklājams, būs pēc miesas augšām celšanās, jeb pēc šīs šīs miesas augšām celšanās mūžīgās dzīves iegūšanas. Tas būs tāpat līdzīgi, kā tas būtu zemdības. Principā nāve mums ir kā šīs zemdības, kur mēs izejam no vienas būtības un ejam citā. Mēs esam tie paši cilvēki. Tikai mēs jau pilnīgi no citas puses varam paskatīties uz Dievu pašu un uz to, kā viņš mums atklāsies jau, kad mēs runājam par šo mūžīgo dzīvi, jeb Dievu valstību. Un tāpēc šobrīd mēs esam šajā posmā, kad mēs jau viņu tikai varam piedzīvot kā garu, bet vēl paši viņu neredzam. Otra tāda ļoti svarīga īpašība ir tā, ka Dievs ir mūžīgs. Dievs ir mūžīgs, un šī gadījumā tas ir tas, par ko filozofi nekā netiek skaidrībā. Kā tas var būt? Ka Dievam nav ne sākuma, un viņam nav ne beigas. Kā tas var būt? Tas tiešām ir kaut kas tāds, ko mūsu prāts nevar aptvert, un neviena filozofija to nevar aptvert. Kā tas var būt? Ka viņš stāv jau no mūžības uz mūžību. Viņam nav sākums, viņam nav beigas. Jo, ja mēs tā paskatāmies pašu radīšanas brīdi, pasaule tika radīta vienkārši vienam sakošo vārdu. Un šī gadījumā mēs redzam to, ka arī laiks tika radīts tajā brīdī, kad tika radīta pasaule. Tas nozīmē to, ka Dievs pats kā radītājs, viņš stāv ārpus laika un ārpus telpas. Un būtu tā ļoti jocīgi, ja mēs domātu tā, un arī, diemžēl, daudz cilvēku tā arī domā, ka tur aiz mākoņu maliņas ir tāds balts vecītis, kurš sēž, kurš visu novēro, bet viņš tur, tā kā teikt, tur atrodās, bet tā kā. Un mēs pasmaidām, bet tik tiešām tas bija tāds reāls gadījums, kad pirmais kosmonauts no Padomju Savienības, Jurijs Gagārins, uzlidoja kosmosā. Viņš atgriezās atpakaļ, un viens no tiem galvenajiem eksistenciālajiem jautājumiem, kas viņam bija no citiem cilvēkiem, viņš teica, Boga vidjel? Dievu redzēja? Un viņš atbildēja, ne vidjel. Tad es neredzēju. Un patiesībā šī atbildes Dievu tur neredzēja, bija daudziem cilvēkiem par veselu krīzi. Viņiem bija ticības krīze, jo viņi saprata, ka visu laiku mēs domājām,
paceļoties pāri tur, kur neviens nav pacēlies, tur tad būs paradīze. Vienkārši kosmos kuģi iebrauks paradīzē, un tur tagad viņš pariņķos, paskatīsies, kā tur ir, un atgriežoties atpakaļ, pastāstīs, kas tur ir. Saprotiet, tas ir tāds mazliet ar snaidi jāuztver, bet, lai cik tas nebūtu veidīgi, mēs kādreiz tā Dievu mēģinām ielikt savos rāmjos, bet Dieva mūžība vai Dieva stāvēšana ārpus telpas un ārpus laika, Dieva stāvēšana ārpus radītās pasaules ir kaut kas tāds, ko mēs īsti nevaram saprast. Jo parasti mēs citās reliģijās mēģina Dievu piesaistīt pie tās vietas vai pie tā laika. Piemēram, bija arī kaut vai ir kādas reliģijas, kur uzskata tā, ka mēs domājam, ka dievība mīt tajā kokā. Un tad mēs ejam pie tā koka un tad no dievības to spēku saņemam vai kaut kādu enerģiju saņemam vēl kaut kā. Kā domā par to, ka ir tādi, un arī vecajā derībā tas vairāk kārt parādās, ka kādi domā, ka Dievs ir lokāls. Respektīvi, tas līdzīgi tāpat kā mūsu, piemēram, mobilais telefons vai wireless, piemēram, tīkls. Domā, tas tā, zinām mērā, ir tikai tāds lokāls. Izejot ārā no tās lokācijas, mēs esam viņu pasargāti. Un tad kādreiz bija tā, ka cilvēks varbūt domāja, te tagad ir dievības teritorija, es izejot no viņa ārā vai aizbēgot no šīs teritorijas, es būšu no viņa aizbēdzis. Arī tā ir viena no tādām uztverēm. Un tāpēc arī cilvēki kādreiz domā tā, man ir jāatnāk baznīcā, man jāpasēž baznīcā, jo te taču ir Dieva lokācija, te ir viņa lokācija. Ārpus mēs īpaši nevaram, bet šeit mēs atkal tā ir viena no mācībām. Ka uztver, ka Dievs ir kaut kāds lokāls, šeit esošs, un tā. Dievs nav piesaistīts tādā veidā pie telpas. Viņš ir tik labi mājās kā šeit, bet atšķirība ir tā, ka šī ir vieta, kurā viņš mūs aicina satikties, norimties, lai mēs viņu dzirdētu, viņš mums runātu un tā. Bet tas notiek dievkalpojumā, nevis tikai tāpēc, ka šī vieta ir kā kaut kādā veidā būtu īpašāka. Ir īpaši viņa klātbūtne vārdā un sakramentā, ko mēs svinam dievkalpojumā. Un šī gadījumā mēs arī runājam par Dievu kā par būtni, kurai nav ne sākums, ne arī gals. Un tas ir atkal kaut kas pilnīgi neatkarams. Kādreiz arī mūsdienās ir tāds viens no tādiem uzskatiem, apmēram tāds, ja tu tici Dievam, tad Dievs priekš tevis eksistē. Tā kā es neticu tādam Dievam, kā tu tici, viņš priekš manis neeksistē. Tas ir viena no tādām idejām, kas tagad valda. Apmēram tā, Dievs eksistē tikai tāpēc, ka tu par viņu domā, vai Dievs eksistē tikai tad, ja tu ar viņu esi kaut kādā miedarbībā, aplamībā. Tāpēc, ka Dievs eksistē neatkarīgi no tā, vai tu to atzīsti, vai tu to neatzīsti, vai tu to zini, vai tu to nezini. Dievs vienkārši ir. Viņš nav atkarīgs no tavas uztvers par viņu. Un šī gadījumā tā kā Dievs ir mūžīgs, tāpēc mēs varam runāt par mūžīgo dzīvi. Jo mūžīgā dzīvība, tas nozīmē šī kopība ar viņu. Un tāpēc mēs runājam, ka mūžīgā dzīvība sākās jau tagad. Tajā brīdī, kad mēs ar viņu esam nonākuši šajā kopībā caur Kristu. Mūžība sākās jau šodienā. Tā nav kaut kad paies laiks, mēs nomirsim, piecelsimies augšām caur Kristu, un tad mēs varēsim nonākt mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība sākās jau šodien, jo Dievs ir mūžīgs, un ar viņu esam kopā kristībā un ticībā. Mēs arī ieejam šajā mūžības dimensijā. Vēl viena īpašība ir tā, ka Dievs ir visu zinošs. Dievs zina visu. Viņš zina to, kas ir pagātnē, Dievs zina, kas ir šodienā, un viņš arī zina par to, kas būs nākotnē. Un tā ir viena no tādām lietām, kā atkal mēs varam teikt, ja Dievs zina visu, tad no vienas puses
es varu tikai pateikt to, ka nav noilgums arī nekam tādam, ko es esmu izdarījis kaut kad, un es esmu varbūt izdarījis, ka it kā viens nav redzējis. Ja? Ir tā mums gribās kādreiz. Mēs gribam kādreiz kaut ko izdarīt tad, ja neviens neredz, ko mēs izdarām tagad. Jo ne? Mēs gribam tā. Tikko kāds redz, mēs gribam būt, labi, zolīti, kārtīgi, paraugi cilvēki. Tikko neredz, mēs būs labāk kaut ko, tā. Un šī gadījumā mēs varam rēķināties to, ka Dievs zina, ko tu domā, kā tu rīkojies, kas ar tiem notiek. Bet tai pašā laikā arī tas ir milzīgs iedrošinājums. Arī tad, ja mēs gribam savu dzīvi balstīt tādā ceļā, kā Dievs to gribētu. Jo mēs zinām to, ka Dievs mūs nav aizmirsis mūsu situācijā. Dievs ļoti labi zina, kā mēs jūtamies. Viņš ļoti labi zina visu, arī kāds ir risinājums mūsu krīzei, mūsu situācijai, tam, kas mums šobrīd notiek. Viņš to vienkārši zina. Un tālāk īpašības ja runā par to, ka viņš ne tikai zina, bet viņš arī, viņam mēs esam svarīgi. Viņam nav vienalga, kā mums ir. Tāpatās ne tikai viņš zina, bet viņam ir arī gudrība. Un šī gadījumā gudrības nozīmē to, ka viņš zina risinājumu. Ja mēs tā domājam par mūsu skatījumu uz lietām, bieži vien mēs, ja mēs tā domājam par tādu dzīves nogriezieniem, mēs redzam kaut ko no savas pieredzes, mēs saliekam kopā tā kā puzlīti, ja? Mēs redzam kaut kādus fragmentiņus un tad varam kaut ko secināt. Un mēs redzam šo brīdi, kas ir, bet mēs nepārredzam šo bildi kopumā. Dievs to pārredz kopumā. Un tāpēc arī ir ļoti svarīgi, ka šī viena no Dieva īpašībām ir tā, ka viņa gudrība ietver arī mūsu arī nezinu. Arī tur, kur mēs nezinām, kā tālāk, viņš ir gudrs, lai mēs varētu rast risinājumu. Un tāpēc arī mēs, piemēram, ļoti svarīgi, ka mēs tādos brīžos lūdzam Dievu ar to domu, Dievs, tu zini, kas man ir vajadzīgs labāk, tu pārredzi visu situāciju kopumā, un tu vari dot īsto risinājumu un šajā situācijā. Ja? Tad tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir tas, ka Dieva gudrībai nav robežu. Atšķirībā no, man teicu, vai pieminēt vienu tādu piemēru, atšķirībā no Sātana. Sātans nezina to, kas būs nākotnē. Un, piemēram, ja cilvēks aiziet pie zīlnieka vai pie astrologa, kas it kā pasaka, kas tur varētu būt, tas cilvēks tajā pašā